Labdien! Brīdināšu jau par to, ka es mēģināšu tādā stāstījuma veidā visu pastāstīt un ka nekādus molekulāros pārveidotājus es šeit neprezentēšu, mākat atstāju mājās. Vakar aizgāju uz hosteli, sēdējām ar čomu, pīpājām ūdens pīpi. Domāju, nāpīgi rītā neko neprezentēšu, nekā man līdzi nav. Sagaidīju, kad visi aiziet gulēt. Paņēmu viens pats uzkurināju ūdens pīpi pa jaunu. Viens pats sēdēja pīpāja ūdens pīpi, diezgan apmierināts un sāku štukot par to, ka es pa dienu esmu saklausījies no visiem, runājis, ko es esmu. Un man ir tuvu tēma politika, kā jau katram normālam latētim, pat nepie glāzes, tāpat vienkārši. Un pa dienu ar vairākiem jauniešiem runāju par politiku, un es tā kā mudināju, ejam iekšā, tad kaut ko daram un tā. Tad nē, nāpīgi mums no tāda izglītība, ja, tur visi vecie mūs visvērē sārā un tā. Es vismaz pamēģinam. Nē. Un tad es to pirms 6 stundām atcerējos šo sārunu un izdomāju, nē, nāpīgi, tā es augšā kopā. Tā tie varbūt savam priekam, varbūt kādu citu priekam. Un tad tas attēls kaut kur jau noteikti ir redzēts. Paņēmu šitādu Google izraku, laikam turēt no Rīgas ir. Tas apakšējais ir domāts kā ēzelis, un tie tā kā mēs tādi meltoga bērīši, ja, kas tur velkās visu laiku kaut ko dara un nav nekad atzīti, ja, tikai nopēr. Un augšā tā ir cūka. Tas ir tas dzīvnieks, par kādu mūs uzskata apmēram valdība, ja. Tikā jau nav ne vainas, ja. Garšīga gaļa vai kas, bet netīra. Riedīgi gurķis pa visādiem sūdiem. Tā es šitiem parādīju, kā mēs izskatāmies no saimslogiem. Tad šitādi mēs paši izskatāmies. Ieļauti ne pa ķeksi, ja. Kājas, ausis asta gaisā, ārdamies. Jā, atbalsts ir kā ir vajadzīgs. Un tad es sapratu, ka ir tā bišķi vēleri, ja? Uz vēlēšanām mēs partiju uztaisīt nepaspēsim, bet mēs varam vismaz taisīt plakātus. Taisam plakātus, lai aicinam jaunos cilvēkus iet vēlēt. 18 gadi ir, kāpēc ne pasē arī laikam ir. Ejam vēlēt visi. Un tad, kad mēs sāksim vēlēt, mēs no cūkas pārvērtīsimies par vēlētājiem. Un tad rekord, kādam varbūt deputātam aizies līdz smadzenēm, nu tur tāls ceļš gan ir, vai iet, bet varbūt kā aiziet. Tas taču ir vēlētājs, moška sākam ar viņiem arī kaut ko darīt, ja moška iebarojam kaut kādu naudu vai ko, moška mani var novēl, moškas tieku arī iekšā. Jā, un tad tas ir viens no tāda baigi vienkāršā plāna, un tad mēs saņemam naudu un uztaisam sabiedrību laimīgi. Viņam fonā ir galskaus, tas ir no viņa senčiem palicis, ja, kas nomiris badāju. Tālāk es parādu to plānu, pēc kura mēs visu laiku esam strādājuši, ieilgušies kumeņi, staigāt par birokrātijas labirintiem, apmaldamies, tad kaut kad sākam pildīt projektu, dabonam kaut kādu burciņu ar naudu. Arī visi esam cilvēki laimīgi, tikai bišķi grūtāk. Un tad beigās es novēlu, es aicinu. Es aicinu, davai, uz nākošajām vēlēšanām, uz nākošajām, uz aiznākošajām. Raujam augšā kaut kādu partiju. Raujam augšā, tad inteliģenti cilvēki netrūkst augstākā izglītība, bet daudziem, mēģinam tikt iekšā un katrs sametamies pa piecīgu nodibinam partiju, 200 cilvēku. Man liekas, ka katram ir, kāds reizes stopiem pabraukāsim. Un tāds ir mans plāns, to es ierosinu katram no mums, un aicinu neaizmirst, ka vajag tikai rušināt, tāpēc tas ceļzīmes ir tik daudz, ja? Rušināt vajag visu laiku, un tās lamīņas ir tās idejās. Tas nozīmē to, ka inovācijām nav robežu.
tieši tā, un pēc tāda principa mēs arī varētu dzīvot. Un tad mums tā sabiedrība uz labāk. Tas ir viss.